Uz krustcelēmas bērniņš rotaļājās, zem raturiteņiem, zem pakaviem, zem dzelžu pēdām. Uz krustcelēmas bērniņš rotaļājās, zem raturiteņiem, zem pakaviem, zem dzelžu pēdām. Maz bērniņš krustcelēs, kā laiks tam smiltis tek caur pirkstiem. Tā mūsu brīvība, tā mūsu dzīvība. Uz krustcelēmas bērniņš rotaļājās. Sirds man droša, jo tangars tavs draugs. Latvija nav tikai šodiena. Latvija ir viss, ko mūsu tauta un tēvzeme ir piedzīvojis līdz šim, un viss, kas tai vēlams nākotnē. Uguns latviešiem ir mūžības simbols. Ar uguni aizdedzinam tumsu saulgriežos. Ar uguni sargājam Latviju barikādēs. Ar uguni sveicam savu valsti dzimšanas dienā. Manā skatījumā uguns ir mūžības simbols mūsu tautai. Uguns ir mūsu dvēseles simbols, latviskuma simbols. Un tāpat laikā uguns ir kaut kas kareivīgs, kaut kas saistās ar uzdrošināšanos. Un vienmēr kopš pirmiem gadiem, kad mēs esam rīkojuši šo lāpu gājienu, tas ir bijis viens no tādiem mazajiem, skaļi nepateiktiem mērķīšiem. Mēs esam gribējuši, lai tas saistās ar uzdrīkstēšanos. Jo ļoti bieži pat tādus lepnuma pilnus un uzvaru kaldinošus svētkus latvieši ir ieraduši svinēt tā ļoti klusi, pazemīgi, gandrīz kā sērdienu. Lai gan 18. novembris, 11. novembris, tas ir mūsu uzvaras dienas. Tas ir jāsvin ar lepnumu, ar zinām, pat es gribētu teikt, kaut kādā mērā tādu puiciskumu, bravūru. Un tieši tādu mēs vēlamies redzēt 18. novembra dienu, 18. novembra pasākums. Un lāpu gājiens noteikti ir viens no šādiem pasākumiem. Svētku koncerts šeit pie Kārļa Ulmaņa pieminekļa sāksies 5:00. Koncertā piedalīsies Zigmārs Liepiņš, Jānis Sproģis, Vilki, Jānis Buķelis, Sūrie laiki un Nacionālās apvienības jaunieši. Tāpat sākot no 5:00 būs iespēja saņemt lāpu, lai jau 6:00 dotos lāpu gājienā. Latvieši, kā skaitliski neliela tauta, ir viena no tām salīdzinoši retajām, kas bauda tādu privilēģiju kā sava neatkarīga valsts. Tas nozīmē, ka ir daudz plašākas iespējas tautai aizstāvēt savu identitāti, turpināties, tā teikt, mūžībā. Un daudzas tautas, pat skaitliski daudz lielākas kā latvieši, šo privilēģiju nebauda. Man 18. novembris jau 11 gadus saistās ar pasākumu, kurā organizēšanā es piedalos. Tas ir 18. novembra lāpu gājiens Rīgā. Un, teiksim, dažkārt pat ir grūti savādāk izbaudīt 18. novembri, jo ir daudz darbs tiek ieguldīts šī pasākuma organizēšanā. Un, protams, tas brīdis, kad mēs ejam šajā gājienā un apkārt ir tūkstošiem lāpas un tūkstošiem latviešu, kas viss ir vienoti mīlestībā pret Latviju, tas sniedz ļoti lielu gandarījumu. Arī nākamgad pacensties, lai pasākums noritētu vēl labāk nekā iepriekšējā gadā. Pirmais šāda veida gājiens bija 2003. gadā, tad arī es piedalījos un mēs bijām aptuveni 200 cilvēki. Tad pamazām tas izauga un pagājušajā gadā sasniedz aptuveni 14 000. Tas nenotiek katru dienu, ka 10 000 cilvēki izsoļo cauri Rīgas centram ar iedegtām lāpām, ar Latvijas karogiem. Un, manuprāt, tas ļoti lielā mērā liek
cilvēkiem citādāks sajusti, tīpaši tiem, kas piedalās, vai tiem, kas no malas vēro, jo citādāk sajust, kas ir Latvijas valsts, un ka Latvijas valsts esam mēs paši, un kā mēs Latvijas valsts jūtam. Es piekrītu tiem, īstenībā, gudrajiem, kas teica, ka gan katrs cilvēks savā dzīvē, gan pasaulē, gan apkārtējā vidē var atrast jebko, ko viņš vēlās. 18. novembris tā ir Latvijas dzimšanas diena, bet tas nav tik vienkārši. Tas ir kā simbols. Tas nozīmē, ka mums ir sava vieta, sava valsts, kur latvieši var kopt un aizsargāt savu kultūru, kur latvieši var dzīvot, pieņemt savus lēmumus, attīstīties, audzināt savus bērnus. 18. novembris tā ir tieši kā svētku diena. Es atzīmēju to, es varu tiešām vienreiz gadā priecāties par to, ka es esmu brīvā valstī, par to, ka es šeit varu dzīvot, ka es varu šeit runāt latviski, ka es varu kopt savu kultūru, savu valodu. Tas ir vienkārši atgādinājums visiem tiem, kas par to neaizdomājas ikdienā. Šogad, tāpat kā arī iepriekšējos gadus, notiks slāpu gājiens ar vismaz 10 000 cilvēku. Tas ir vērienīgs pasākums, kas notiek jau vairākus gadus. Principā uz vietas ir pieejamas lāpes, bet tas ir ierobežotā skaitā. Tāpēc, ja kādam cilvēkam ir iespēja un ir vēlēšanās, tad var arī ņemt savas lāpes vai arī nākt laicīgi izbaudīt koncertu un arī parūpēties, lai viņiem būtu lāpes. Es ieteiktu pirmkārt sākt novembra svētkus svinēt jau 11. novembrī, piedaloties vietējos pasākumos, jūsu pašvaldībās, lāpu gājienos, aizdedzot logā svecīti, ejot gar Krasmalu, kur visa tauta reizēm šķiet, ka ir sapulcējusies un ļoti jauka atmosfēra. Un pēc nedēļas Rīgā, lielākajā lāpu gājienā, Latvijas vēsturē satikties un sajust to spēku, kas ir mūsos, kad vairāk tūkstoši cilvēki sapulcējas vienas idejas vārdā, lai pateiktos brīvības cīnītājiem, visiem, kas ir darījuši labu Latvijai un apliecinātu, ka Latvija ir mūsu. Pirmās 8000 lāpes, kā vienmēr, tiks jau sagatavotas, uzpildītas un būs saņemams uz vietas, tāpēc lūgums ierasties laicīgi, vēlams uz 5:30 jau uz koncertu, un tad ir ļoti liela iespēja arī tikt pie lāpām. Var arī ņemt savas lāpas, bet tad liels lūgums, lai tās ir šīs te parastās bambusa lāpas, drošas, uzpildītas, aizkrūvētas, bet neņemt pašas gatavotas, jo tās ir reizēm riskantas drošībai, tīpaši tādā cilvēku pulī. Vienkārši pieminēt visus tos cilvēkus, kas te ir guldīti, kas krituši ir par Latvijas valsti, mūsu tautas brīvību. Sākuma. Tas ir pirmās atbrīvošanas cīņas, kurās arī piedalījušies ir mani radinieki. Viens arī šeit ir apbēdīts. Un līdz ar to es varu atcerēties un iedomāties to, ka pēc viņa izcīnītām cīņām, Pirmā pasaules kara atbrīvošanas cīņās, mums viņa dēliem vajadzēja ķerties pēc 20 gadiem atkal pie ieročiem, lai atkal aizstāvētu savus valsts tautas un valsts intereses. Valsts svētkos, lai vismaz būtu saglabātos tāda dzīves apstākļi un arī miers mūsu valstī, kā līdz šim pēdējos pēc 90. gada atmodas. Tāda man vēlēšanās, lai nebūtu jāpiedzīvo to, ko piedzīvo tagad Ukraiņu tauta. Mēs, Rīga TV 24, aicinām iedegt savu uguns liesmu, lai katram, kurš cīnījies par Latviju, iedegas dvēseles gaismiņu. Kopā teiksim paldies par brīvu Latviju! Skaties svētku koncertu un gājienu tiešraidē 18. novembrī 17:00.